Nedēļas aktuālāko notikumu apskats, svarīgas lietas, ārzemēs, ekonomika, kultūra, Latvijas sabiedriskā dzīve, sports. Būtiskāko notikumu apskats kopā ar portālu TVNet katru pirmdienu pēc 9. Labrīt, Kalvi! Labrīt! Kā ir? Pirmdienas nav tās vieglākās dienas, vai ne? Teorētiski ten vajadzēja ilgāk pagulēt. Teorētiski jau, kā man liekas, tieši otrādi ātrāk sanāk, ne? Mēs griezām laiku atpakaļ. Mēs ieguvām vienu papildus stundu. Tagad būtu cik 10? Tad ir mazāk. Tad iznāk, ka tev ir ātrāk bijis jāmostās. Ok, labi. Rītiem matemātika nav stiprākā puse. Bet, es skatos, ka TVNets ir viss pulksteņas ir saregulējis, viss ir kārtībā. Acīm redzot? Tehnoloģijas izdara savu. Jā. Kas ir tavuprāt tas zīmīgākais notikums pagājušā nedēļā, par ko rakstīja TVNet? Pagājušo nedēļu, ja jāskatās zīmīgāko notikumu, tad, diemžēl, tam ir skumjš konteksts saistībā ar bijušo grupas līvdziedātāju Aivaru Brīzi. Jā, diemžēl. Jā, arī vakarā viņam pievienojās tur augšā Lurīts, mazāk zināms mūziķis. Jā, traki diemžēl tā tas notiek. Labi, bet sāksim mēs ar Latvijas sabiedrisko dzīvi. Latvijas sabiedriskā dzīve. Agrākā Krievijas prezidenta Dmitrija Medveģeva padomnieks Igors Jurgens Baltijas fórumā kopā ar Saskaņas centra politiķu Jānu Urbanoviču un žurnālistu Juri Paideru ir atklājuši 3. kopīgi rakstīto grāmatu, kas saucās Nākotnes melnraksti. Tajā gan tiek nievāti Latvijas zemnieki un slavēta padomju iekārta. Starp citu, iepriekšējos izdevumos šie paši autori centās pierādīt, ka Latvijas okupācija nemaz nav notikusi. Un ņemot vērā šo faktu, ir zīmīgi tas, ka šāda fóruma, kas apšauba Latvijas fórumu, kurā tika prezentēta grāmata, kas apšauba Latvijas vēsturi, sponsors ir neviens cits kā valsts akcijas sabiedrības Latvijas dzelzceļa meitas uzņēmums LZ Cargo. Ekonomika. Lauksaimniecības zemes īpašumu, kurā dominē lauksaimniecībā izmantojamā zeme, īpašumā varēs iegūt tikai fiziska persona, kas ir reģistrēta valsts ieņēmuma dienestā, kā saimnieciskās darbības veicēja. Tā paredz grozījumi likumā par zemes privatizāciju lauku apvidos, kas ir izsludināti valsts sekretāru sanāksmē. Par šo jauno likumprojektu sašutumu nav slēpuši vairāki TVNet komentāru autori, kur norāda, ka, piemēram, pie šādiem noteikumiem tiem pilsētniekiem, kuri vēlēsies varbūt tās pārcelties uz dzīvi laukos, kas pēc idejas ir ļoti pozitīva lieta, šāda iespēja tiks liekta. Un arī tā vietā, lai savā veidā ierobežot, ja tas ir nepieciešams Latvijas zemes iegādi ārzemniekiem, tiek aizliegts to iegādāties pašiem valsts iedzīvotājiem. Ārzemēs. Jā, pagājušo nedēļu visas pasaules uzmanības centrā nonāca kāda noslēpumaina gaišmatāja meitenīte, kuru policija uzgāja veicot kratīšanu Grieķu Roma apmetnē. Matu un ādas krāsas dēļ tiesības sargājošām iestādēm radās aizdomas, ka bērns varētu būt nolaupīts. Un drīz pēc tam visas pasaules mēdīs apceļoja šī 4-gadīgās meitenītes fotogrāfija. Un patieso meitenītes vecāku meklēšanā iesaistījās pat Interpols. Nedēļas nogalē pēc DNS testiem ir gūts apstiprinājums, ka 4-gadīgās Marijas māte ir Bulgārijā dzīvojoša čigānu tautības sieviete, kuras bērniem ir iedzimts albīna gēns, kas izskaidro ādas un matu gaišo krāsu. Bet pastāv pamatots aizdomas, ka viņa savu meitu ir agrā vecumā pārdevusi, jo šī sieviete jau ir 2 reizes tikusi arestēta par šādu veidu mēģinājumiem. Kultūra. Jā, šeit ir jārunā par mūziku un, diemžēl, ne tajā patīkamākajā kontekstā, jo otrdien 51 gadu vecumā negaidīti mūžībā aizgāja viens no pašmāju rokmūzikas vēstures spilgtākajiem personāžiem un kādreizējās grupas Līvi solists Aivars Brīze.
Kā mums norādīja komponists Zigmārs Liepiņš, kura rokoperā Lāčplēs brīzi atveidoja vienu no galvenajiem tēliem Koknesi, tad tik jaudīga roka balss Latvijas mūzikā ir bijusi viena retajiem mūziķiem. Un, atskatoties uz brīzes ieguldījumu pašmāju mūzikas vēsturē, TVNet apkopoja 10 dziesmas, kas definē dziedātāju karjeru. Tās noklausīties, protams, varat arī mūzikas sadaļā. Un, diemžēl svētdienas vakarā vēl viena šāda veida visai traģiska ziņa, jo mirs arī leģendārais grupas Velvet Underground līderis un viens no visu laiku ekscentriskākajiem mūziķiem Lou Reeds. Protams, izsakam līdzjūtību piederīgiem. Sports. Līdz Ziemas olimpiskajām spēlēm Sočos ir atlicis mazliet vairāk par 3 mēnešiem. Taču Krievijā notiekošā pasaules sporta fórumu turpina pārsteigt dažādi traģikomiski gadījumi. Un par neadekvāti augstajām izmaksām, kas ieguldītas izbūvējot infrastruktūru, jau ir ziņāts vairāk kārt. Taču kopš mēneša sākuma ļoti regulāri ir dzirdami dažādi kuriozi saistībā ar olimpisko spēļu lāpu, kas šobrīd ir nodesusi vismaz 25 reizes. Tik neiet. Jā, un pagājušajā nedēļā tas kļuva vēl trakāk, jo pēc mēdīju ziņotā nav bijis tālu, lai šī lāpa divreiz uzsprāgtu lāpnešu rokās. Un, mums par to vairākas publikācijas bijušas, un pie tām raksta pievienotajos komentāros, protams, izskat dažādi asprātīgi epitēti par to, ka par Gazprom gāzes kvalitāti un to, ka šādi gadījumi liecina, ka Soču olimpiādas saigā gaidāms vēl lielāks cirks. Labi, paldies, Kāl, kad atnāci šorīt. Jā, un gaidīsim tevi atkal pirmdien ar svarīgām lietām no TVNet. Paldies, vislabāk! Nedēļas aktuālāko notikumu apskats, svarīgas lietas, ārzemēs, ekonomika, kultūra, Latvijas sabiedriskā dzīve, sports, būtiskāko notikumu apskats kopā ar portālu TVNet katru pirmdienu pēc 9.